Nu, tiesim parādīs samata ķieģeļus. Arī ir krāsni ķieģeļi. Ir krāsni ķieģeļi, kas tikko uzsprāgi. Arī ir apdares un dūmvadu. Bet tie nav paredzēti krāsnim. Arī krāsni ķieģeļi paredzēti tikai ārēji apdarei. Tas ir tas pats princips. Arī dūmvadu. Un arī, kas jāzina, viņam ir blīvums. Nultmetrs blīvums 50. Tas ir kategorija ķieģeļu blīvums. Tas ir domāts dūmvadiem un arī citādā laika apstākļiem ziemai. Ja ņemam krāsni, krāsnim ir mazāks cipars. Kaut kur bija. Arī, kur tā ir krāsni. Krāsnim ir jāskatās. Viņam ir tā, viņam ir 25. Tā arī, kur ir. Stiprinā stikla skaits 25. Tā tūlītām nofokusēts. 25 cikls. Kaut kā tā. Citie samata. Tādas krāsnī neliek. Viņš ātri sabirs. Tad ir dienas. Fibo. Tādas arī neliek krāsnī. Bet ir jāliek samata ķieģeļi. Nosita arī te samata ķieģeļi. Kā remontē krāsni. Citādā veidā viņi mūrē iekšā uz rinci. Citādā veidā. Tad liek virsū gradzenu. Tad atkal nākošo rindu. Tad nāk nākošā rinda. Nākošo rindu būvē uz augšu. Tā kā citai pirmā rinda ir, tad atkal nākošā rinda un tad nāk gradzens virsū. Citādi te dros var likt iekšā un iztur lielu temperatūru līdz 3000 grādiem, pat vairāk. Nu tā kaut kā. Sveiki visiem! Visiem te darbojot ar krāsni. Parādīšu, kā izskatās krāsns, ja ir bojāti ķieģeļi. Ko mēs redzam, te ir krāsns ķieģeļi. Viņi paredzēti tikai ārdarbiem, ārējie krāsni, tas ir kamīnam vai ārējo korpusu vai mājas celtneti, bet tie krāsni ķieģeļi, viņi mīkstāki. Un ir arī dūmvadu ķieģeļi, viņi cietāki, bet viņi paredzēti tikai dūmkanāliem. Bet ir tāda liela kļūda, tas ir tikai eksperiments, es jums parādu, kā izskatās, ja cilvēki nopērk vislētāko ķieģeļi, krāsnes vai dūmvadu. Viņš izdomā ielikt iekšā ķieģeļi, jo, kā mēs redzam, es te uztaisīju dankretu. Te ir augšā kādreiz bija metālas diski, kas satur kopā korpusu. Tas sanāk tā par rindām. Pirmais ķieģeļs, man tev parādīs. Te ir pirmā rinda ķieģeļs,
Otrā rinda ķieģelst. Te nāk pārlaidums. Kādreiz lika iekšā masīnu disku. Un tad atkal mūrē nākošo rindu. Trešo, ceturto un atkal metāla disks. Un tad nāk 5. un 6. Un tad princips ir tās, ka te karstums tik liels, jā, te arī bišķi nāk ārā dūma. Karstums ieiet pirmajā kambarī, un tas nav tā, ka tur vienā galā ir saurums parādīts. Reku ir, tur ir, reku ir tas saurums, tur aiziet dūma karstie, citā plāksne ir ugundrosais samats. Tajā galā, cita te galā ienāk karstums, un te, kur piepildās pilns ar to karsto dūmu, citie galā ir otrs saurums. Nu, parasti tā, ka te viens gals, tad ienāk iekšā, un te kaut kur vai nu tālāk, vai kur viņam ir tas saurums, te piepildās augšējā daļa. Un tad aiziet ārā uz kursteni. Te apakšā ir kurstenkāji. Un te viņi ir, te iet augšā. Krāsns ir mūrēta, sākot no apaks. Un tā ir pamatne, tad ir gradzens, tad cito pirmo uzliek virsū, tad apmūrē. Lai cilvēkiem ir vieglāk saprast, kā izskatās krāsni, te viņi mūrē citā te. Te var redzēt, citi pārsprādz. Vienkārši no liela karstuma ķiedeļi vienkārši uzsprāgs. Reāli viņi metam ir ārā. Tad, var sakot, viņi mūrē šādā veidā. Smuki saliek rindiņā, un tad iet uz rinds. Redziet, kā ir ķiedelis pārsprādi. Vienkārši speciāli grib parādīt, lai jūs saprast. Tā, no tādā veidā viņi mūrē uz rinci, tad viņi aizpilda ar ugundroso mālu. Goku mūri jau aizpilda ciet, un tad atkal mūrē nākošo rindu. Nevis tā kā citā, bet viņi mūrēs te blaku pa vidu, un tad atkal iet uz rinds. Šādi izskatās, ja cilvēki grib ātrāk un lētāk saremontot veselu krāsni, ieliek iekšā citādi ķiederi, kur tad jau ir pārsplīts. Redzi, kas notiek? Vienkārši karstums ir tik liels, ka reāli krāsnes vai dūmvadu ķiedeli vienkārši uzsprāgs. Viņi zaudē izturību, māls saraujās, viņam nav kur palikt. Vienkārši uzsprāgs. Te iekšā ir samata ķiedeļi. Samats ir tas, kas ir gan plāksne, gan arī tarpsienas. Var redzēt, te visi mūrēs tikai no samata. Tāpēc, ka viņš ir bišķiņ dārgs. Bet arī ugundrosība lielāka. Man izjuka. Vienkārši reāli parādu cilvēkiem, ja jūs saprast, kā ir remontējot krāsni.
tas ir vesels. Bet kaut kur jau plīcīs. Te jau var redzēt plaisa, te ir plaisa, tur ir plaisa. Nu, vienkārši no temperatūra viņš saraujās, un tad viņam nav kur aiziet. Viņš vienkārši ņem un uzsprāgs. Eksplodē. Ko mēs tagad darām? Mēs, kā jau amatnieki, mūrnieki, darām tā. Sanāk tā, kādreiz bija metāla disks, kas satur plakaniskie samata iedeļu starpsienu. Viņš jau baigs smags, viņš jau sēdās iekšā. Ir jau, kas mūrē iekšā. Tad nevajag to metāla disku, bet, šitas bija vienkārši uz ātro, bija uzmūrēs ar metāla disku. Metāla disks savu laiku nokalpos, viņš ir tik bies. Ar laiku metāls viņš sadrūp. Vienkārši karstumā viņš vienkārši izdeg. Tas saucamais metāla rūdījums zaudē izturību, viņš vienkārši sabirst. Un viņš krīt iekšā tie iedeļi, un lai tas nenotiktu, cilvēki vienkārši uz ātro uztaisīja atbalstu, pielika kronsteinu, to dankretu piespiedz, tas samata plāksni, salika apkārt iedeļu, un tad piegriez klāt, lai viņam ir atbalsts, lai viņš pietur, lai tas augšējā daļa nevar iekrist, bet tikai citā daļa. Te ir vairāk temperatūra nekā augšējā daļā. Vienkārši brūk iekšā. Sanāk tā, ka viss ir izstīrīts. Ko daram? Vienkārši jausam nos. Tur nekas cits neatliek. Jo ir gadījumi, ir divi varianti. Ja grib pilnībā viņā atjaunot, jāsņem augsa, tad atteicam augsu vaļā. Ko dara parasti meistars? Izkurina krāsni. Viņš ir tik karstas krāsnes. Sīberi vaļā. Te visu novāst nos, lai te nekas nemaisā, te visu noklāja ar to kartonu, lai nesasmērē sienu. Telpa jābūt vēdinātai. Augšā gāz iekšā ūdeni, ūdens ieiet iekšā, tur viss ir kars. Kāpēc ūdeni lai iekšā? Ūdeni, kad iegāz iekšā, viņš sāk tvaikot, ūdens iesūzās visās sienās, kur ir māli. Tajā brīdī, kad ūdens saskarās ar māli, māls zaudē cietību, tā saucamā līme. Viņš lēnām uzbries un atbrīvojās. Un tādi tikai nākusā dienā, protams, to Sīberi vienmēr atstāja vaļā, gradzenu ņem nos, viņš ir ļoti viegli mausās vaļā. Viņš vienkārši ir uzspraus, viņš vienkārši uzsēdinās ar āmuru, pasit uz augs, tad ņem ārā šito visu rindu iedeļu. Ņem not, akal biktiņu uzsit ar āmuru, pieliek dēlīti klāt, tad te uzliek dēlīti, un tad sit, un tad sit uz augs, izkrāmē ārā, un tad līdz apaksai. Sakot, mūrē visu kā no jauna, lieka kā jaunu grezenu, tad liekam jaunu metāla disku jābūt pēc iespēja biezākam, maksimums ir centimetrs biezo metāla disku. Viņi parasti, izgriez ar autogēnu ripu, ir jau kas meistars taisa salaidumu, mūrē iekšā salaidumu,
Un tad viņas ilgāk kalpo kā atbalsta, kā līdzīgi piramīdas, māja piramīdas, kā Eģipte piramīda, pareizā secībā viņa samūrē, tad liek virsū nākuso atbalstu, lai tas nevar ielūst. Var sakot, ir jātaici no samata gredzena. Bet, metāla diks ir pats lētākais un vienkāršais variants. Viņi iecēdina iekšā, tad mūrē, protams, metāla diskam jābūt saurumam. Tad uzzīmēšu hēmu, kā tas ir. Kaut kāda man flometrs ir. Parasti tā. Cilindrs. Te sastāv 3 daļās. Te ir kanāls, tur iet pelni, te ir pelna, te visi birs iekšā pelni. Tad nāk pirmā rinda apakša, sakrāmējam, uzliekam disku. Diskam vienā pusē ir saurums, tur iet tas karstums uz augšu, no citās vietas nāk uz augšu. Tad tekutā telpa, te krājā tvanagāde, tad karstā tvanagāde, citas iet augšā, un tad viņas pāriet uz nākošo. Kāpēc neliek citas saurumu? Te, kā sanāk loģiski, viss karstums aiziet pa taisno projām. Tāpēc jau taisa līkumu. Te ienāk pa vienu galu iekšā, un piepildās ar karstumu. Tajā galā viņas izplūst ārā un aiziet uz nākošo telpu. Te nākotais. Un tad atkal vienā vietā. Var sakot, lai tā saucamā spirāla veidā karstā tvana gāze no ugunskura iziet cauri. Un tad tikai augšējā galā beidzamais kanāls ieiet kurstenkājā. Kurstenkāja, starpsiena. Iziet augšā, paliek pāri sodrēm, tie visi nokrīt lejā, atstāja tādu speciālo revīziju lūgu, tur krājās pelna un arī sodrējumu, tad viņi iztīra ārā. Reizi gadā jātīra. Šādā veidā. Var sakot, pirmo apakšu, uzmūrējam starpsienu, tad liek speciālo disku, metāla. To mūrē iekšā. Mūrējam. Tas ir kārtība ļoti precīzi jābūt. Tas sēdina to. Tas ir pirmais disks, jau ir jau gatavs. Tad sēdina iekšā cito disku. Tad atkal mūrējam, liekam atkal vēl vienu disku. Tādā veidā atjauno pilnībā no nulles. It kā teiktu tā, labāk krāsne pilnībā visu no samata mūrē, tāpēc, ka samats iztur lielu. Ir jau tādi gadījumi, kad pirmo reizi gredzena tais no samata, te biciņ kaut kādu pussamatu. Tālāk jau tas karstums nav tik liels, tur jau aiziet jau smagie māla ķieģeli, kas iztur siltumu. No to karstumu, lai neuzsprāgst, redz kā ir, ja pirmā stāvā uzmūrē no krāsni vai no dūmvadu ķieģeļiem, redz, viņas vienkārši sasprāg gabalos. Tāpēc jau ir citā daļa ļoti karsta. Tur ir gandrīz nevis 2000 grādi, bet tur ir vairāk kā 3000 grādu temperatūra. Reāli tur pat iemet pudeli, stikla pudeli, tur vienkārši izkūs.
Viss atkarīgs no malkas. Ābele, osis un tādi cietie koki. Tur ir tās karstums, tāpēc arī citie vienkārši uzsprāgs. No samata samūrē, te kaut kur bisiņu samatu iemūrē, tālāk jau aiziet jau speciālie dūmvadu krāsni ķieģeli. Viņi bisiņi lielāki par šiem krāsniem. Tālāk jau aiziet mierīgāk temperatūra un tad ārā kaut kādi 15 vai 20 minūtes, tad jau krāsnes ir sils. Tad, kad jau ir izkurējies, tad jau krāsnes satura lielu, var sakot, tie ķiedeļi, tie speciālie, viņi uzsils, izdeg ogles, tvāni nav, taids viss iet, sībers iet, un tie visi tie aplie krāsni temperatūru saglabā 2, varbūt 3 dienas siltumu. Vislabāk ir no kvarca smiltis ar mālu sajaukt, jo kvarcs un smils ilgāk tur karstumu, arī termo. Nu, kaut kā tā. Tā, nu tas ir tas mazais video, kā restaurē krāsni un nepieļaut kļūdas. Remontējām, atrestaurējām veco krāsni, vecām mājām. Te viss kaut kas ir kurināts, dēļi ar naglām. Te var redzēt, kāds karstums ir. Redz, kāds ir karstums. Naglas pilnīgi sadeg. Jā, metāls pilnīgi sadeg, nekas tur nav palicis pār no tās naglas. Iedomājies, tādas resnas naglas, jā, ko izmantos celtniecībā. Citāds ir jumtu naglas. Reāli viņi tik trausli ir. Nu, es tagad filmēju ar vienu roku, telefonu ar otru. Viņi vienkārši baigi trausli ir. Kaut kur varbūt izdosies parādīt. Pilnīgi viņi ir mīksti. Tādas te. Nu labi, tad ir kaut kāds rūdītā nagla. Tā viņas izturējas slozes. Tas ir tas speciālais jumta nagla. Te kaut kādi parastā nagla. Vienkārši metāls ir zaudējis savu stingrību. Nu, it kā var izmantot vēlreiz celtniecībām, bet, nu, tas ir tā. Siltumīs var uztaisīt. Kas mums te vēl ir? Reku ir, kaut kur bija. Parādīs, kā izskatās skavotāju naglas. Kaut kur bija vītne. Kaut kur bija. Tā kā jāņem vērā, kad karstums ir tik liels, ka citam metālam vairs nav tā vērtība. Kaut kur redzēju, citā bija laikam, bija tā skavotā nagla, jā, reku skavotā nagla. Kā nu kura nagla. Jā, viņa mīksta. Viņa vairs netur savu, nu, it kā var izmantot vēlreiz. Kaut kur mājas apstākļam. Ja, salūza. Nu, viņam ir tas speciālais pārklājums. Te ir 2 komponentu nagla, parastais metāls un kaut kāds sinks. Citai kaut kāda vēsturiskā nagla, tā ir galīgi veca. Arī kaut kāds pārlaids. Nu, atakot, te kaut kāda bundze, jā, redzi, viņš vienkārši sabirst, jā. Tādā temperatūrā, kad zels jau zaudē saturu
Viņš vienkārši sadbirs un arī pat lielā temperatūrā ķiedelis uzsprāgs. Nu, kaut kā tā. Tā kā šādi te izskatās eksperiments. Sorry, ka pagrieza kameru otrādi. Tad pārsprāg. Šādi izskatās ķiedeļi. Tāpēc nekad nemūrējiet krāsni jūsu pasi. Ja jūs nezināt, ar kādiem ķiedeļiem mūrēti krāsni, tāpēc es jums saku, ir speciāli samata iedeļi. Samata iedeļs ir tāds te materiāls, kā jūs redzat, tur ir pietuvināts. Ja viss ir tāds te zeltans samata iedeļi. Viņi ir diezgan ļoti izturīgi lielā temperatūrā. Kaut kā tā. Nu, ko, labi. Tas ir tāds mazs video. 22 minūtes. Parādīja, kā izskatās, ja mūrē nepareiziem ķiedeļiem krāsni. Nu, piemēram, atrestaurējot vecu māju krāsni. Tā kā tikai mūrējiet no samatas iedeļiem. Ja jūs citādi uzmūrēsiet visu to krāsni, nedod Dievs kaut kas, tas sabirs, uzsprāgs. Arī te jau redzēt, te jau ir kūkums, viņš jau ir aizgājis, jau te kaut kur ir starpsienāja kļūda ir uztaisīt. Viņš vienkārši sabirs, viss nokrīt un tad viņš aizies šķībi. Pagaidām nekur netiek ārā tvani, gāzi, jau redzi, visi grezeni ir sēdināti virsū, lai tas karstums aizgrezenai iet projām, lai neiet iekšā zālē. Vienalga, kurā telpā. Te var redzēt, tur, kur te nāk māls ārā. Tāpēc, ka lielā temperatūrā krāsnes staigā, jo baigais karstums metāls staigā un arī krāsnes staigā. Te jau var vienkārši ar roka piestumu, jā, viņš jau var sākt kustēties. Nu, tā kā šādi izskatās nepareizie ķiedeļi, dūmvadu vai krāsni, kas ir paredzēts mazākām temperatūrām. Nekad neizmantojiet apaļiem krāsniem vai kamīnam vai vienalga kādu krāsni. Tikai samatas iedeļus. Citādi te nav domāts, viss ir domāts tikai augstajā daļā, kur ir jau mazāk temperatūra ir. Sākot no 1600 līdz normāli 1600 temperatūra un tad aiziet. Apakšā tur jau ir 2000, 3000 grādi. Tur vienkārši reāli viss cities iedeļi sasprāg gabalot. Nu, kaut kā tā. Tā kā, lai jums veiksmīgi atrestaurēt vecu krāsni, nepieļaut kļūdas un nelaimes, un arī nenodedzināt māju. Tā kā ziemas sezonā tikai ar samatas iedeļiem mūrējiet. Labi. Lai jums viss izdodas un lai jums laba diena un arī lai viss jums labi klājās.